Kā radies Novus, vēsture klusē, bet zināms, ka pagājušā gadsimta 30. gados ar to aizrāvušies jūrnieki, tāpēc šī spēle bijusi iecienīta Ventspilī, Liepājā un Rīgā. 70. un 80. gados Novus spēle piedzīvoja savus ziedu laikus, un tā laika statistika liecina, ka visā Latvijā bijuši vairāk nekā 55,000 spēlētāji. Ja kādreiz bija tādas treniņu laika pavadīšanas pēc vai nespēlēja, tad tagad vairāk ir sacensību gars iekšā. Un katrs sacenšās par savu konkrētu par vietu, par kaut kādu uzdevumu, kas viņam jāizpild, vai tikt nākušā kārtā, vai izcīnīt kaut kādu konkrētu vietu. Un, lai gan šodien Novusa galds vairs nav sastopams katrā daudzdzīvokļu mājas pagalmā un skolas gaitenī, joprojām ir ģimenes, kur kija un kauliņi vieno vairākas paaudzes. Es mājās iemācījos, jo mums mājās arī ir un es mājās spēlē. Un kas vēl mājās spēlē? Mans tētis, brālis un mamma arī citreiz. Tētis spēlē. Tētis spēlē, tad jums jau tā ģimenes tradīcija. Jā. Kāpēc tev viņš patīk? Interesanti salikt savus vecākus. Tev izdodas? Jā. Jau otro gadu Bauskā tiek meklēti sodas kausa cienīgi jaunie talanti. Viktorija Novus spēlē jau 4. sezonu un atzīst, ka tā viņai ir tā iepatikusies, ka noteikti spēlēšot līdz sirmam vecumam. Nevar teikt, ka viņš ir sarežģīts, bet pie viņa jādomā. Tur ne tik fiziski ir cilvēks nodarbināts, kā loģika tur darbojas. Tas attīsta loģiku, es piemēram tā uzskatu. Vairāki novusisti no Bauskas novada izcīnījuši tiesības piedalīties arī starptautiskajā čempionātā, kur sīvākie konkurenti joprojām esot kaimiņi Igauņi. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.